22. gadā plānotajā šogad atbraucām. Balkānos, vismaz šeit, ir uzlījis ilgi gaidītais lietus. Serbija. Mums ir turists viens vasarnieks. Mums ir vasaras turists arī. Te ir fotorāmīši, kur katrs vēlās. O, turists ir fotorāmītī. Bet ir silts un nekāda vaina forša. Pirmā īstā nometne Serbijā, Tāras Nacionālajā parkā. Serbija. Tā, mums ir vakar viesis uz vakariņām. Tur vakar
Protams, kā arī vakarviesis mums ir Monrijs kaut kā apmēram tā viņš varētu būt, tāpēc, ka viņš ir Melnkalnē, Montenegro. Tad mēs Monriju pabarosim. Monrijs ir diezgan izsalcis. Nometne Melnkalnē, uzbraucām kalnā. Tums vakars klātiem. Tikko no robežas atbraucām. Saulriet redzējām. Rītā braucam uz Kosovu, es tā ceru. Es jau kaut kad apsolīju, ka mēs brauksim ar vilcienu. Es ceru, ka uz Kosovu mēs aizbrauksim rītā. Monrī, tu esi darbos, ja kad esi. Rīta duna Melnkalnes nometnē. Gāze beidzās šitā, jāliek saulītē, lai labāk atdodās. Un šeit ir virtuves korpus mums strādā no rīta, gatavo brokastis, kā jau viesnīcās, lepnās visās. Salāti būs, pupiņas, kaut kur vakar redzētas jau. Tāda mēs te izskatāmies, paēdīsim un brauksim. Pats galvenais mums ir fona muzika. Guļam istabā. I samo dobar beat. Tvoj lifestyle radio. S3. Ja sam tvoja lutka, a on je seksi. Sa mnom ti doj, trebaš kad ti desi. Ma kakva ne kultura, kakva smo besi. Čak i ono što nisam, a da me nisi zavolila dok ne bi ni došlo i sve bilo bi prosto. Od čao do Tā, čao. mums ir leduskapis, mēs viņu nejaudējam ne panest, ne pastiet. Mums tur viss ir. Kaut kā šitā. Viņi brauc offroadā, tas leduskapis izskatās, bet citādi nekādā. Un šito vien nodzēsim šodien. Sulīt. Mums te redz, kas mums te. Vai ne, Kristēr? Der? Cilvēk, sviests te teorētiski jābūt ir kaut kur. Ir izvilkts jau? Labi. Visādi labumi ir. Rita tā. Es nospiedu vai nenospiedu? Es nospiedu. Te ticēt nevar nekam šajā zemē. Cevišķi tādēļ te. Labrīt. Ceļojam 6. diena, 10. augusts. Jā, ir. Atrodamies tagad jau Melnkalnē. Vakar dienu reportāžu nebija, diena bija piepildīta, braucām, gājām. Par transportēšanās un braukšanu. Vakar braucām, aizvakar iebraucām Serbijā. Tad vakar turpinājām ceļu pa Serbiju, aizbraucām uz Taras Nacionālo parku, kurš ir Zavojinas ezera apkārta, ezera kruti. Stāviem krastiem piebraukt nekur nevar. Ļoti retās vietās.
vieta, kur mēs bijām, tas apgabals gan kalns saucās Mokra Gora, slapjais kalns. Un tieši arī viņš to pierādīja, jo sāka līt. Tas ir mūsu viewpointā, kur mums bija jāskatās, tas gāza lietas, bet ko gribējām, to redzējām. Kamēr lūrējāmies, darījāmies, tikmēr jau bija jau viss jau norimies un braucām uz nometni. Tā teikt, pirmo īsto tādu, kurā ir viss, ir uzbraukšana kalnā, knapa paspēšana uz saulrietu, nostāšanās, izlīdzināšanās uz kalnu, mašīnu dabūt taisni un viss baigi forši. Arī mēku vērot tā kā mākoņu dejas. Un tad no rīta braucām, mums bija duša. Duša bija. Duša nosaukums tās pats, kā es minēju, tas ezera nosaukums. Otrais nevar izrunāt, jo bija izrunāšu savādāk droši vien. Atradām piebrauktu tam ezerām. Un tiešām foršs ūdens, silts, izbēja labi. Tālāk devāmies Melnkalnes virzienā uz apdzīvoto vietu, jau Mokra Gora. Un tur, tuvojoties, iebraucot, uzraksts uz dēļa Radajom Damašņai Rakjā. Paldies Krievijas skolotājiem, ka varam iemācīt, ka varam atšifrēt, ko Radajom Rakjā. Stājāmies nost, nostopējām satiksmi un gājām pie Rakjā. Ne? Nopirkām raki, teiks normāli, 50 litri mucās. Ir rakija. Kur mums ir rakija? Jau nav rakija, labi, parādīsim citreiz rakija. Kas nopirkām 2 litrīs slivku un skadīt rogām. Tas garš tā likās. Tur noprovēt visu forši izkārtībā. Tālūk, Kristers stāstīs tālāk. Jā, tālāk tajā Mokra Gorā mums bija tā iespēja braukt ar to vilcienu. It kā varējām paspēt nopirkt biļetes, bet bija izvēle vai nu braucam ar to vilcienu vai dodamies uz Melnkalni. Nu, izdomājām uz Melnkalni tālāk braukt. Iestarpināšu to, ka vilcienu biļeti maksāja katram 10 eiro un katrs litrs raki arī maksāja 10 eiro. Nu, principā, nodzērām biļetes. Ne? Jā. Tad, uz Melnkalni devāmies. Uz robežas, uz gan ārti tikām cauri, tas tāds viss tur veiksmīgi. Dīzels te ir lētāks nekā Serbijā. Serbijā bija kaut kāds eiro 70 kaut kas. Te ir eiro 41. Tad arī te uzpildījāmies. Braucām ar lampiņu, riskējām ļoti. Višķi riskējām, jā, bet lētāk tikām cauri. Un tad jau nāca vakars un bija jāmeklē nometni. Un tad nu mēs esam šeit kalnos atkal. Viss beigas smuki un skaisti. Noskatījāmies saulrietu, sākām gatavot vakariņas un parādījās mums draugs Jānis. Šausmīgu troksni, nezināju, kas tas tāds ir. Lācis variants. Lācis vai suns vai labs vai kas, bet Monrijs mums suns draugs parādījās. Pabarojām ar suņu barību mūsu sagatavoto. Un, tad viņš mums sargāja kādu brīdi, gan jau naktī, gan jau vairāk neviens nedeva ēstiņu. Un tad paēdām un neko. Gājām jau gulēt 10, jo internets nav. Internets nav ko. Nav pa nakti, kur loģināt. Tēvs uz 3. dienu jau Facebook kešu skat jau. To pašu. To pašu apskat jau 3. dienu jau kešā bišķi, kad bildītes saglabājušās. Priecājos par katru jauno ziņu. Draugu uzaicinājumu jaunu nav neskapēc. Nomierinājušās visais jūras princeses neuzaicina man vairāk. Un tā, vadāmies jau 7 līdz to
Kādreiz gājām gulēt. Jā, tagad esam pādas brogastis un taisīsim, mēs brauksim uz Kosovas virzienā. Jā, uz Kosovu. Kad pārsimts kilometri ir, bet tas tāpat pusdienu pagalām ceļš izskatījās ļoti līdz. Ceļu remonts, satiksim lēni. Sākās Balkānu lēnums ir iemēkties, nekur te paskriet nevar. Tā kā tā, labi, mēs parādīsim panorāmu. Birovs ir dzīvs un vesels, viņš vakar pieņēma saules vannas, arī bija, mums ir, vai ne? Bija, jā, Birovs, jā, pamet visiem ar rociņu. Okay. Parādīsim panorāmu, taisīsimies arī. Jā, mums ir radio S3 kaut kāds šlāgers vietējais, viss kārtībā. Tie augstāki kalni, bet tie Durmidori kaut kādi droši labi nav būtiski. Nu tālūk mēs te dzīvojam. Nopļautā pļaviņā, sterilā, foršā. Kājas sausumā, nepinās zālē, daļu nedurās, ideāli. Tā. Shoot emergency video. Kosovu. Peja. Vai DVZ pilsētā kā? Peja? Peja. Pusdieniņas. Pateicoties tam, ka šeit ir Wi-Fi. Internetu nopirkt nekādīgi nevajag.